Augusta rīts nesa ziņu stārķu ģimenei, kur jau skatījās tālēs un domāja par prom lidošanu. Silti brūnajām baravikām, kuras kā sveces baltajos kātos vilināja sēņotājus. Rudmiesēm, kā jaunām meitenītēm brūni violetajās kleitiņās. Dzeltenajām gailenēm, kuras bija kā vasaras zeltainie smiekli sūnās. Savu apgaitu pa meža noru apgāja lapsa, kuras saulē rudais kažoks spēlējās ar gaismu. Rāmais rīts pat nenojauta sava svarīguma nozīmi. Mazais brālītis posās kopā ar tētu svarīgu notikumu. Jāpalīdz pārvest mājās mamma un maza māsiņa. Brāļa mazā sirds nesaprata, ka māsai vēl būs jāpaugas, lai varētu kopā iepazīt pasauli. Atvērās durvis, un tajā stāvēja mamma, un tētim rokās ielika kaut ko līdzīgu maizes kukulītim. Brālim par brīnumu tas sakustējās un ieraudājās. Tētis to pielika tā, lai brālis var sasveicināties ar māsu. Pretī raudzījās maza laumiņai līdzīga seiņa. Tādas pašas actiņas, deguntiņš un mute, kurā vēl nav neviena zoba, prātoja puisens. Sākās ikdiena, kurā mammai kā mācēdams palīdzēja brālis. Noglāstīja māsas galvu, kad viņa nepacietīgi gaidīja savu putru. Noslaucīja nosmulēto deguntiņu. Izrādīja savas rotaļlietas. Māsa jau bija tik liela, ka biežāk varēja redzēt viņas skaistās acis. Tās bija zili zaļā krāsā, kā tālie zilie meži un augusta zaļās pļavas. Pavasarī visi trīs, jo tēta dienas lielākā daļa pagāja darbā, devās vērot stārķus. Tos pašus un droši vien arī citus, kuri bija atlidojuši uz savām mājām, lai nu arī jaunie stārķi redz, kāda brālim ir māsa. Kad viens otram pie vaiga kutināja pūpolu mīkstās pogas, tas bērniem izraisīja lielu sajūsmu. Vasarā mamma un brālis māsiņai ierādīja smilšu piļu celšanas māku. Saules siltuma pielietais ūdens dāvināja šļakstināšanās prieku. Un tā jau nemanāmi bija apritējis gads, kuru apstiprināja pirmā svecīte māsas dzimšanas dienas tortē. Svarīgo nopūšanas brīdi abi bērni darīja kopā. Kluču labirinti, kopīgu pasaku lasīšana vakaros, kad mammas balss uzpūra viskrāsainākos grāmatu notikumus. Olu krāsošana lieldienās un satraukums, meklējot zaķa atstātās oliņas. Šādi un vēl daudz arī citi notikumi bija brālīša un māsiņas ikdienā. Pirmais skolas gaitas, protams, uzsāka brālis, kā jau vecākais. Māsai, redzot visus interesantos notikumus skolas dzīvē, arī gribējās ātrāk būt lielai. Un nevajadzēja ilgi lūgties laika vīru, jo pirmās klases ziedus jau nesa māsa savai skolotājai. Tālākā laika skrējienu likās, ka laika vīrs ir uzlicis uz pātrinājuma. Brāļa skolas dzīve, arī māsas. Pirmais klases vakars, kad skaistie garie mati tika ieveidoti glītās lokās. Ekskursijas fotomirkļa kopīga skatīšanās un māsas aizrautīgais stāsts, kurš lika fotogrāfijām it kā atdzīvoties. Pirmais strīds ar draudzeni, kuru mēģināja padarīt netik sāpīgu mammas mīkstais klēpis. Izmisums, kurš bija pēc neveiksmīga friziera apmeklējuma, jo matu meistares šķēres likās, ka dara pa savam, nevis kā iecerējusi bija māsa. Tad noslaukot asaras un ieklausoties mammas mierinājuma vārdos, nāca apjausma, ka matu rota ataugs. Pirmā rozā laiks, kuras smalkumu un skaistumu ļāva māsa izjust līdzi mammai.
rozā sapņi, kuri likās, ka ir pilna istaba. Arī mammu tie pacēla brīnišķīgajā sajūtu pasaulē. Uztraukuma nakts, kad dejas soļus izmēģināt aizgāja māsa uz balli. Likās, ka stundas kā par spīti stāv nekustīgi, bet, kad durvju atslēgšana kā gaļa rīta dziesma ziņoja, ka māsa ir mājās, atviegloti ļāva mammai aizvērt acis. Izlaiduma kleites izvēle abām sagādāja patīkamu satraukumu. Arī abas kopā, dzerot tēju piemājas lapenē, sprieda par nākotnes plāniem. Tas viss pagāja tik ātri. Pienāca diena, kad māsa pārskatīja savu sarakstu tālākam ceļam. Negribējās neko aizmirst, jo attālums būs tagad tāds, ka aizmirst to lietu nevarēs atskriet paņemt jebkurā brīdī. Tas būs attālums, kuru pat stārķiem būtu grūti pārvarēt bez atpūtas brīža. Tālo braucienu māsa neveiks viena, viņas jauno dzīves ceļu kopā būs puisis. Atvadu sveicieni, un mamma pasniedza puķi, tādu neparastu. Ziedu toņi spēlējās tāpat kā laika vīrs ar laika ritējumu. Tie atklāja maigi rozā pārēju uz baltu, un violeta saspēle ar dzelteno. Mazi, tauriņveida ziedi, kuri cieši sakopoti garā ziedkopā. Lapas veidoja saulītes līdzīgu motīvu. Katrs ziediņš ir kā atmiņu mozīkas gabaliņš kopējā ziedu vārpā, tāpat kā pavadītais laiks ar tevi kopā. Noglāsto teica mamma. Izrādās, ka mamma visu šo laiku katru skaisto piedzīvoto notikumu ir glabājusi sirdī. Mammas mīlestība spēja radīt neticamus brīnumus, tāpēc sirdī noglabātie notikumi tika pārvērsti par maziem ziediņiem, un to saliekot kopā radās šī puķe. Zieds, kurš tālajā zemēs atgādinās par nepadošanos grūtību priekšā, par mīlestības patiesumu un mājām, kurās vienmēr gaidīs mamma. Rūpējies par šo ziedu, mīlu tevi. Noskūpstot teica mamma. Tā ir tava Lupīna. Abus gan meitu un viņas puisi mamma apskāva, un tad ar skatienu glāstot pavadīja abus tālajā ceļā. Kad pļavās redziet Lupīnas, tad ziniet, tās ir puķes, kuras atgādina par mīlestību, kuru jūt mammas, par kopā piedzīvoto, par kopīgiem priekiem un pirmajām neveiksmēm. Neraujiet tās, jo Lupīna uzdevums ir atgādināt. Baudiet laiku kopā, kurš jums dots.